Nu, čau, Aija. Šodien esmu ciemos tavā īpašumā. Laiciņš beidzot ir silts. Saule spīd arī tieši par godu mūsu šai intervijai, vai ne? Šī intervija ir tapusi, teiksim tā, sadarbībā ar mūsu biedrību Radot dod. Biedrībā, kuras biedris esi arī tu, arī es, un vēl mums ir kolēģi, ja. Biedrība nodarbosies ar dažādām pašizaugsmes tēmām, tad būs gan meistarklases, lekcijas, semināri, pasākumi dažādi, intervijas un vēl stāstīsim, runāsim, izglītosim cilvēkus. Tas tāds īsts intro. Bet tagad gribētu arī sīkāk iepazīties un arī citi, lai iepazīst tevi. Kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, kā tev iet? Sveiks, Armīn! Un prieks tevi redzēt un sarunāties manā īpašumā. Sveiciens visiem skatītājiem. Tad mani sauc Aija. Uz jautājumu, es esmu beidzot atradusi atbildi uz jautājumu, kas tad es esmu. Visu laiku gribējās kaut kā sevi asociēt ar kaut kādām lomām, nodarbošanos un tā, ko tad es tur daru. Un manas visspēcīgākās meditācijas man notiek tad, kad es ravēju puķadobes vai vispār vienkārši roku, dārzu. Un man atnāca, ka es esmu vieglas dzīves tīkotāja. Lai gan, protams, sabiedrībā šim vārdu salikumam ir diezgan tāda nievājoša, varbūt, pieskaņa. Jo parasti visiem ir jāstrādā. Jā, ir ļoti smagi jāstrādā, un, ja vieglas dzīves tīkotāji, tad tur kaut kas ir saistīts ar to, ko citu rēķina. Bet nē, es esmu vieglas dzīves tīkotāji uz sava rēķina. Ne uz viena cita, neviens cits manu dzīvi viegli nepadarīs, tikai es pati. Nu, lūk, un tad es nodarbojos ar to, ka es meklēju veidus, kā dzīvot viegli. Un manā ceļā ir dažādi instrumenti nākuši un gājuši, un īsāku laiku un garāku, bet šobrīd pamatā, ar ko es nodarbojos, es vādu garīgās pašizaugsmes kursus, pārsvarā sievietēm, kā tā sagadās, un tad es... Laikam tāds, ka tu sievietes. Varbūt. Lai gan pašos pirmsākumos, kad es rīkoju nometnes, man arī diezgan daudz vīriešu pieteicās, un pārsvarā, bet kaut kā viņi atsijājās. Un es arī vādu apmācības pirts lietās, esmu pati pirtniece, un vadu pirts rituālus, un vislielākā tāda dzīves daļa tagad šobrīd ir man ķermeņa body de-armoring, ķermeņa atbrīvošana, atbruņošana. Tas, teiksim, īsos vārdos, mēs dzīves laikā daudz uzkrājam, daudz visādas emocijas, sāpes, pārdzīvojumus, un tas viss paliek fiziskajā ķermenī. Un tad ir tāda praksīte, kur mēs strādājam ar to, lai no tā atbrīvotos. Tāpat es nodarbojos ar sakrālo ģeometriju, zīmēju mandalas, ik pa laikam vādu dzīvības zieda maratonus. Es vadu arī no rīta vingrošanu, šobrīd gan es slinkoju. Vispār es teikšu, es neesmu ideāla, nevienā jomā es neesmu ideāla. Vai ir vispār kāds ideāls? Bet ir cilvēki, kuri domā, ka viņi tā kā cenšas, viņi tiecās, viņi iet uz ideālu, uz sevis labāko versiju. Es vienkārši uz savu versiju. Es, protams, ka daru labāko, ko es varu, bet es neuzlieku sev tādu slogu, ka man tas ir jāizdara ideāli un perfekti. Un, protams, ka ir visādi perfekcionisma atblāzmas no agrākajiem laikiem, kad gribās visu ideāli un ļoti perfekti. Jā. Jā, paldies. Kā
Kāda bija tava, teiksim tā, vēsture, jā? Kā tu nonāci līdz šim, kas lika tev pievērsties šādam dzīves modelim? Kā tu nonāci līdz tādam, vai ne? Man te nesen arī bija tieši saruna par to, ka patiesībā manējie eņģeļi, augstākie spēki man visu laiku tā kā virzīja šajā virzienā, bet es ļoti spēcīgi turējos tam pretī. Es domāju, visi tādā. Jā, kad manā laukā nonāca informācija par visu šitu, un es teicu, ka tās ir muļķības. Nu, nevis, ka varbūt neteicu kurš, bet pie sevis nodomāju, nu, tas nevar būt taisnība, tas nevar būt tā. Bet, nu, mūsu dvēsele, gars vai jebkas, kā savādāk to nosauc, to apzināto daļu, nu, viņai agri vai vēlu gribās savādāk dzīvot, ne tā kā dzīvo personība Aija. Un sākās, nepatiesībā man ar veselību problēmas bija jau ļoti sen, bet tā spēcīgi. Nu, tā spēcīgi, ka es sapratu, ka nu ir kaut kas dzīvē jāmaina. Ka tas vairs, ko es daru, tas nedara. Un es dzīvoju īrijā, dabūju labu darbu, kā grāmatvede, ofisā. Burtiski 2 nedēļas. Es nostrādāju, sēžu ofisā tur. Un domāju, ko es te daru? Es vairs negribu. 2 nedēļas, ja? Jā, 2 nedēļas. Bet interesantākais, pirms tam es biju gadu nodzīvojusi mājās bez darba. Gadu nočīkstējusi mājās bez darba, ka man nav darba, man vajag darbu. Un nu, vispār es biju nelaimīga tikai tāpēc, ka man nav darba. Darbu es dabūju. Ļoti labu, ar labu algu. Ofisā, siltumā, viss, labā kompānijā. Pēc 2 nedēļām es neesmu laimīga. Viss. Bet, protams, ka es nostrādāju tur 2 gadus stresā un neapmierinātībā. Un veselības problēmas tikai turpināja samilst. Līdz vienā dienā es sapratu, ka es gribu braukt mājās. Viss, ka, nu, tas neder. Un tā es atgriezos Latvijā. Bet, protams, es domāju, ko tad darīt. Līdz manim jau kaut kas nonāca, kaut kāda atkal informācija tur iesēja. Jau kaut kam vairāk es sāku piekrist, bet, nu, ne līdz galam. Daudz kas vienalga man likās, ka racionālais prāts teica, nu, tas nevar būt taisnība. Bet man ir superīgi eņģeļi. Viņi atrada veidu, kā mani apmānīt un aizvest tur, kur man jābūt. Es nokļuvu pirts skolā. Man patika ļoti pirts, bet es nevarēju izturēt karstumu. Bet es iestājos pirts skolā būt par pirtnieku. Un tas sākās manas garīgās izaugsmes ceļš tajā brīdī. Un tur gandrīz visi pasniedzēji teica, ka tava dzīve izmainīsies par 180 grādiem. Nu, tad man jāsaka, kopš tā laika ir pagājuši 8 gadi, un laikam katru gadu pa 180 grādiem mana dzīve ir mainījusies. Bet par laimi visu laiku tik uz augšu pa spirāli. Lūk, tā, un tur es sapratu, iestājos skolā un sapratu, ja es strādāšu ar cilvēkiem, man jātiek skaidrībā pašai ar sevi. Jo runāt kā no grāmatas. Tu jau zināji, ka tu strādāsi, jā? Vai? Jā, man tā kā, man bija nojauta. Es nezināju, kā tas notiks, jo vēl visu 1. gadu mācību, kad es mācījos, es nevarēju izturēt lielu karstumu. Es nezināju, kā tas notiks un kā, bet es jūtu, ka tur ir kaut kas, kas man ir jādara. Ka tur, un man ļoti patika darboties pirtī. Ļoti. Kopš pirmās reizes, kad es paņēmu slotas rokās un sāku. Un tas bija, mani uzreiz, es iegāju tajā transa stāvoklī, perot, un tas bija vienkārši super. Un ja vēl skolotāja pēc tam
pateica, ka bija superīgi skatīties, kā es to daru. Man daudzi no malas, es, protams, ka sev neticēju, jo vadīt enerģijas un dziedināt, palīdzēt kādam, tas ir tikai izredzētajiem, tas nav man domāts. Jo es esmu parasts vienkārši ikdienišs cilvēks, kuram patīk pirts, kurš labprāt paskrubē citus paper, lai citiem arī ir kaitīgi forši. Un viss, un man saka, ka tas, ko es daru, tas ir super, un ko jūs runājat? Tur tā, līdz uz gada beigām, jā, es pati arī sajūtu, ka kaut kas tur notiek. Jā, un es arī visu laiku sevi izzināju, gan braucu uz dažādām nometnēm, retrītiem, kursiem, papildus. Un jā, un tā pamazām viena lieta, otra. Pēc pirtsnieku programmas pabeigšanas es iestājos meistaros, pirtsmeistaros. Tie nav tie, kas būvē pirti, bet gan nosacīti augstākā līmeņa. Advancēti pirtnieki. Jā, advancēti, jā. Tas tā labāk skan nekā augstākā līmeņa. Jo ir ļoti daudz ļoti labu pirtnieku, kas atbilst pirtsmeistaram, kaut arī viņi nav pabeiguši pirtsmeistara programmu. Un, jā, man piedāvāja būt par pasniedzēju pirtsskolā, un tad sākās tas tāds straujākais mans izaugsmes posms, kad es sapratu, cik ļoti man patīk dalīties ar citiem. Ar to, ko es zinu, kā es to esmu piedzīvojis. Man visvairāk tieši pašai patīk stāstīt citiem par savu pieredzi, ko es esmu izgājusi, izdzīvojusi, un es zinu, ka tas strādā. Man neder, es arī īpaši nelasu vairs grāmatas. Man arī neinteresē lektori, kuri stāsta, kā ir rakstīts grāmatā. Man interesē reālā dzīve, reālā pieredze. Un jā, un tā mēs pamazām nonācu pie tā, ka mēs ar kolēģi izveidojām savu pirtsskolu. Bet šobrīd jau pirts ir drusciņ tā mazāk, bet, protams, tā ir nozīmīga daļa no manas dzīves, un tā arī būs, es domāju, bet vienkārši arī citas lietas ienāk klāt, lai papildinātu to, ko jau es zinu, un tā savulaik es gan mācījos online dziednieku skolā, kur es iemācījos vadīt meditācijas, kur es sapratu, ko nozīmē būt meditācijā un vadīt meditāciju. Un tā labi iemācījos nolasīt otra cilvēka ķermeni, enerģētisko. Fizisko to pirtsskolā iemācījos. Nu tā un tā, viss kaut kas ir bijis. Es pat visu vairs nevaru nemaz atcerēties, bet jā, bet šobrīd, tas, ko es jau sākumā teicu, ka šobrīd, lai cilvēks atgūtu savu veselumu, ir vajadzīgas gan meditācijas, gan strādāt ar garīgo ķermeni, gan ar fizisko ķermeni. Un šīs ķermeņa atbrīvošana tur apvieno. Jā, tieši gribēju prasīt, varbūt sīkāk pastāstīt par to praksi, kas viņa ir, jo tāds varbūt nedzirdēt. Man personīgi arī viņa nebija dzirdēta līdz šim. Jā, pie mums par to es interesējos, ir daži, bet viņi pārsvarā strādā tomēr ar garīgo ķermeni vairāk, tikai ar enerģijām, un nevis tieši ar fizisko ķermeni. Lieta tāda, ka mēs ar savu uzvedību izveidojam noteiktus paternus un programmas, var saukt, ka mēs līdzīgās situācijās reaģējam vienādi vai ļoti līdzīgi. Un šos paternus var izstrādāt tā kā meditācijā, ja tas ir tikai palicis garīgajā ķermenī. Bet, ja tas ir iekapsulējies fiziskā ķermenī, kā sāpes, saspringzinājums, kaut kāds triggerpunkts,
tad ar meditāciju tur ir par maz. Un ir vajadzīga iedarbība uz fizisko ķermeni. Tad šī ķermeņa atbrīvošanas praksē uz konkrētiem punktiem spiež ar fizisku spēku, bet līdz noteiktam līmenim, lai tas nav pārāk sāpīgi. Un ar elpu atbrīvo šo emociju, kas tur ir iekapsulēta. Tad man ir problēma kaut kāda, jā. Jā. Ja es, piemēram, nezinu, tad tu atrodi to punktu, vai tur jau ir konkrētai kaut kādai emocijai savs punkts? Jā, mēs mācoties, protams, mēs ejam pēc schēmas, tā kā, bet apmēram mēs vienmēr ir saruna pirms sesijas, un apmēram ir skaidrs, ar kuru ķermeņa daļu mēs vispār strādāsim. Vai tā būs galva, vai tas būs krūšu kurvis, vai vēders, vai kājas. Jo, jā, katra emocija tomēr noteiktā vietā iekapsulējās. Un, piemēram, kauns un vainas apziņa mums ir kājās. Un dusmas, protams, visvairāk ir vēderā. Bet arī dusmas ir žoklī un te šajos. Un arī aizvai mīlestības sāpes, skumjas, zaudējumi, visi šitiem arī aizvainojumi. Un dažreiz, un kas ir labais tur šajā praksē, kas man tur nav jādomā nekas, tur nekas nav jāanalizē. Vienkārši tiek izrunāta situācija, kas tev liek justies slikti, un mēs ejam sesijā, un viss. Un es tev spiežu, tu elpo. Un es bļauju. Nē, nevienmēr. Jo, kas ir interesantākais, tā nav parastā fiziskā sāpe. Piemēram, kur spiež pret kaulu, kaut kur atspiežas pret kaulu, var just tā ir sāpe, tāpēc, ka spiež pret kaulu. Bet tajā trigger punktā tā sāpe ir savādāka. Viņa ir tāda, varētu, kādreiz ir liezējusi jau dziļi iekšā tur kaut kur. Ja? Vai ne? Un tur tā kā, liekas, tur gribētos pakasīt, bet viņa tā kā niez, tā kā sāp, nevar īsti saprast, kas tur ir. Naglu vajag, ja. Jā, un tā sāpe ir līdzīga tāda, un dažreiz pat nav jāspiež stipri, pietiek vispār tikai tur pirkstu virs tās vietas, un emocijas vienkārši eksplodē. Man pašai bija tā, ka man pat vēl nepieskārās, bet es zināju, ka būs darbs ar vēderu, un no tās domas, ka man aiztiks vēderu, spiedīs, vienkārši man emocijas nāca ārā, un viss. Un tur nebija nekādu sāpju. Bet pēc tam bija baigais atvieglojums. Un man nav jāsaprot, ko es tur izraudāju, ko es tur izemocionēju. Tas ir aizgājis viss. Un tad ir vieglāk, pēc šādas sesijas, ir vieglāk sākt rīkoties pa jaunam. Līdzīgā situācijā vairs nav tā āķīša no pagātnes, no emocijām, ka tev jārēģē šādi. Un tas ir tas labais. Bet pamatā pietiek ar vienu vai sesiju, vai tomēr nākās vēl? Tas ir ļoti dažādi. Ļoti dažādi mēdz būt tā, ka arī pietiek ar vienu. Ja cilvēks ir tiešām gatavs pirmajā reizē ļoti atvērties un iet dziļi un pamatīgi strādāt, var pietikt ar vienu reizi. Bet varbūt arī tā, tas nav tikai dearmoringā, šī praksē, tas ir visu. Es jau to esmu atstrādājis. Man tur viss ir labi, man tur viss ir kārtībā. Tad zinu droši, ka tajā jomā nevis, ka nekas nav kārtībā, bet vēl jāpastrādā. Jo katru reizi ir līmeņi, citi ir par citu tēmu, bet apmācību laikā mēs ejam katru dienu praktiski un vienus un tos pašus punktus, un tie, uz kuriem es ļoti spēcīgi reaģēju pirmajās reizēs, vairs man tagad, tur kaut kas notiek, bet tas nav ne caur sāpēm, ne caur emocijām. Es vienkārši elpu ļauju tam visam aiziet. Un pēc katras reizes es jūtos brīvāka un brīvāka, un man mugura iztaisnojas, un jau es jūtu, ka
Es jau redzu pasauli atkal savādāk. Iešana pie sevis vai sevis izzināšana, teiksim, jā. Tev tas, bija tā kā pats pa sevi saprotama lieta, taču daudz, kur esmu to dzirdējis, arī cilvēki ir teikuši, kur var iet sevi, nevajag man šito, nevajag man viss, liekat man mieru, es neiešu pie kādām sevi, es jau esmu pie sevis, vai arī man tur nav ko darīt, vai tam līdzīgi apbružātā tāda frāze iet pie sevis, jā, kad kur man jāiet, es tepat jau vien esmu, Kā tu to izproti? Varbūt tāds filozofisks tas tāds jautājums bišķi, bet varbūt arī pat tīri praktiski, kad varbūt to var savādāk pateikt. Negluži iet pie tevis, tev jau it kā nav jāiet, tu vari arī sēdus iet pie sevis, jā, bet kā tu to saproti? Jā, tas tāds ir, bet man viņš patīk, jo patiesībā es nezināju vispār, kāda es esmu. Tā bija ilūzija, ko es biju izveidojusi, balstoties uz to, ko citi cilvēki par mani saka. Un arī es biju tāda, kāda es gribēju sevi redzēt, lai es patiktu citiem, lai mani mīlētu, lai mani pieņemtu, lai mani gribētu draudzēties. Bet tur nebija nekā, nevis ka nekā, bet tur bija ļoti maz no tā mana patiesā es. Jo pārsvarā attiecības es agrāk veidoju balstoties uz tirgus nosacījumiem. Tu man, es tev. Ja tu man izdarīsi ko labu, es tev arī. Vai arī, ja es tev izdarīšu labu, tad es gaidu, ka tu man arī izdarīsi ko labu. Un ja tu neizdarīsi, tad sargies. Lūk, un tur tā nebija es. Tas bija kaut kas izdomāts. Un tāpēc saka, ka izzināt sevi, iepazīt sevi, būt ceļā pie sevis, jo es domāju, ka arī visas šīs dzīves laikā mēs tā arī līdz galam nesapratīsim, neatklāsim, kas mēs esam. Bet es varu pateikt no savas pieredzes, šīs ceļojums pie sevis ir ļoti interesants. Un katru reizi, kad man bija, šitā arī es varu. Un šitāda es varu būt, un izrādās arī šitāda, un izrādās es esmu nemaz tik jauka, es neesmu tik jauka, kā es par sevi esmu iedomājusies, jo es ļoti, ļoti centos būt jauka, man gribējās patikt. Un būtībā tas bija vispār mans izdzīvošanas algoritms balstīts uz to, lai es visiem patiktu. Tas nav iespējams. Tas vispār vienkārši nav iespējams, un tāpēc man bija gan depresija, gan veģetatīvā distonija, viss kaut kas. Ķermenis juka prātā no tām izdomājumiem, jo nekas jau nekur nepaliek. Tās mūsu domas par sevi nekur nepaliek, viņas ir ķermenī. Un viss, kas ir nepatiesība, tas vienā dienā vēršas pret mums pašiem un izpaužas gan slimībās, jeb kāds ir tavs veselības stāvoklis. Tas vēršās pret mani pašu, teiksim, attiecību jautājumā, jo viss tas, ko es par sevi domāju, man tuvie cilvēki man spoguļo un rāda, ja es domāju, ka mani nevar mīlēt tādu, kāda es esmu, man jāizliekās būt labākai, tad man tuvinieki arī spoguļo. Jā, tevi nevar mīlēt tādu, kāda tu esi. Tevi var mīlēt tikai ērtu, labu un paklausīgu un tā tālāk. Tā kā, jā, cik daudzi no tiem, kuri saka, es jau esmu pie sevis, cik daudz viņi patiesībā zina par sevi. Vai tur nav ieslēgti kaut ego mehānismi, jā? Arī. Jā, bet man šķiet, ka nav dzīvē skaistāka ceļojuma kā ceļš pie sevis. Jā, šis viens labs cilvēks man ir tajā mūsu populārajā platformā licis šo ceļojumu kā tādu brīnumu mežu. Un viņš ir tiešām tāds, tā kas augšā, lejā. Tur vari nejauši ar pieri apdaudzīties kādu zaru vai paslīdēt, nogāzties, bet atkal tur kāpēju un tāds, un tur ir tiešām brīnuma. Tas ir tas laikam tas
ceļš patiesais, ka tu nebeidz tā kā brīnīties un ej, un nekas sasities, ejam tālāk. Tieši tā. Jo, nu, ir svarīgi neiekrist arī tādās atkal ilūzijas lamatās, ka ja es tur iešu, izzināšu sevi, tad mana dzīve tur kļūst tā kā, nezinu, rožudārs, ja, kā paradīze, ja. Paradīze eksistē, un viņa eksistē šeit uz zemes, mūsu sirdīs, vai arī vidē, kuru mēs radam. Mums vienmēr būs pārbaudījumi. Tā ir dzīve. Mēs te esam ieradušies tāpēc, lai pieredzētu šo dzīvi, un būs, bet mūsu uzdevums neļauties, ka šie apstākļi, tas, kas notiek ar mani, ap mani, ar man tuvajiem cilvēkiem, ka tas ietekmē manu emocionālo stāvokli. Protams, izjust emocijas, skumjas, bēdas, dusmas, tas arī ir cilvēcīgi. Viss jautājums, cik ilgi es ļaujos šiem emocijām un kas vada, vai tās emocijas mani vai es viņas. Jā, izklausās jau vienkārši, protams, tādam cilvēkam, kurš jau kādus gadus, 5, 8, cik tev kopā vispār gadi? 8. 8 gadi, jā. Nu, man kaut kādi laikam 5 gadi es esmu tā šīs takas spēris soļus, jā, un tas liekas tā kā jau tagad var pasmaidīt par kaut ko, jā, kā nu tur varbūt bija, bet tajā ceļā noteikti bija tādi posmi, kad, nu, likās, nevajag man šo visu. Tev tādi bija? Protams, man bija. Man bija, jau pašā sākumā bija tā, man tā pirts ļoti, ļoti patika, man šausmīgi sāpēja galva pēc pirts. Dažreiz, nu, līdz nelabumam, līdz nelabai dūšai un viss, un es domāju, ka laikam es to nevarēšu darīt, un laikam tas bija pat pirmais, bet kaut kā man pat neienāca prātā, ko es varētu citu darīt. Jo man likās, nu, tik ļoti tas patīk. Nu, tas, kas notiek pirtī, vai kā, nu, ir lietas, ko var piedzīvot tikai pirtī. Ir ļoti daudz visādu superīgu instrumentu. Tas ļoti spēcīgi, ļoti jaudīgi. Nu, tāpat arī, nu, par jebkuru patiesībā instrumentu tā var pateikt, ka ir kaut kas, ko var piedzīvot tikai ar šo instrumentu, ja? Un man likās, nu, nē, man tik ļoti patīk. Un kaut kā es turpināju ar sevi strādāt. Nu, nē, es gribu labāk teikt, izcināt sevi, iepazīt sevi, un vienā brīdī tās galvas sāpes pazuda. Es par šiem 8 gadiem neesmu nereiz lietojis nekādus medikamentus. Tikai uz tiem visiem instrumentiem. Nu, varbūt pašos pirmsākumos bija pāris reizes, ka es vēl kādu ibumetīnu iedzēru, bet tā nē. Ar elpošanām, ar meditācijām, ar kaut kādiem vingrinājumiem es esmu tikusi galā, ja ir bijušas kādas sāpes. Un tad, protams, ka ir bijuši momenti tādi, kad iekrīti, liekas, ka nu, nav nekam jēgas vispār. Un ko es te ņemos, un vispār varbūt tas viss atkal mans izdomājums, es esmu nezinu, ko sadomājusies, mans ego ir sadomājies, ka man kaut kas sanāk, es kaut ko varu, un ka vispār kādam to vajag, un jā, tādi ir bijuši momenti, bet man, jā, burvīgie eņģeļi tādos brīžos atsūta man cilvēkus, kuri viņi pasaka, ak, Dievs, tā pirts pie tevis, tā mainīja manu dzīvi, vai tur tā meditācijā, ko tu novadīji, un tad tas tā, nu, ja vismaz kaut vienam cilvēkam ir bijis noderīgi tas, ko es daru, tas jau ir ļoti labi. Un tad tas ir palīdzējis turpināt un iet šo ceļu. Jā. Nu, un pašā noslēgumā cilvēks, kurš baidās vēl, viņam daudz visādu šķēršļu, bet viņš tomēr tā kā grib kaut
kaut kā izkļūt no tā abortā loka, no tā vāveres riteņa. Ko tu viņam ieteiktu? Kas būtu tas pirmais, ko darīt, vai kaut kādu iedrošinājumu varbūt? Jā, tas ļoti priecē, ka arvien vairāk cilvēki sāk interesēties par šīm lietām, jo it kā dzīvē viss ir labs darbs, mašīna, dzīvoklis, māja, ģimene, viss, bet cilvēks vai nav veselības vienkārši. Pat ja viņš neaizdomājas par to, vai viņš ir laimīgs vai nav laimīgs, bet nav veselības. Un tad, protams, ja nav veselības, iet pie dakteriem un dakteri pasaka, ka tev viss ir kārtībā. Ja vēl ir kaut kas, ko atrast, tad dakteri ārstē, bet ļoti bieži cilvēki, kas pie manis atnāk, viņi pasaka, ka es jūtos ļoti slikti, bet dakteri saka, ka viss ir labi. Un tad, ir, kuri izdomā, ka jāmeklē kaut kas alternatīva, un daži nemaz varbūt arī nezina, ka ir kaut kāda alternatīva. Es ieteiktu pirmkārtām paskatīties vispār, kas ir turpat kaimiņos, kur dzīvo cilvēks. Varbūt tur ir kāds cilvēks, kurš meditē, kurš iet uz kaut kādām elpošanas praksēm, varbūt kurš iet uz pirtīm vai uz jogu vai uz skaņu meditācijām vai kaut ko savādāku un varbūt paklaujas, ja var ar tevi kopā aiziet. Un aiziet vienkārši paskatīties. Paskatīties, ka tur ir normāli cilvēki. Visi tādi paši, kā tu un es, un visi pārējie ikdienišķie. Vai arī, ja negribās iet no mājas ārā, YouTube ir ļoti daudz visādi resursi. Bet pats pirmais, ko es ieteiktu, sākt ar elpošanu, iemācīties elpot. Protams, ka daudzi cilvēki teiks, es jau protu elpot, bet tas, kā mēs elpojam, tā nav dabiskā elpošana. Mēs elpojam sekli, jo dzīvojam nepārtrauktā stresā. Un sākt ar to, ka kaut vai no vakarā pirms gulētiešanas, pirms aizmigšanas, mierīgas garas ieelpas un izelpas. Nomierināt, varbūt pat var padomāt par to, kas dienā bijis, var arī nedomāt, bet nogludināt to, kaut vai domās, kas bijis, jau to izdzīvojām, rīt būs jauna diena, bet pa nakti es gribu atpūsties. Un jā, protams, ka ja atrod cilvēku, kurš jau ir ar pieredzi, kuram ir ko dot, kurš dalās, ir vieglāk nekā vienatnē, bet es zinu, ir cilvēki, kuri arī paši to dara, vieni paši, jo es sākumā ļoti daudz izmantoju to, kas YouTube ir pieejams, visādas meditācijas rakstus tur var atrast. Es domāju, ka katrs noteikti var atrast to, kas interesē. Nē, tieši tam piekrīt. Tur mūsdienu informācijas laikmetā varbūt pat pa daudz ir tās informācijas, kad bieži vien tu apjūts, kas tev dara, kas nedara. Tāpēc jāklausās savā sirdī, vārdu sakot, neviens īstais padomdevējs nebūs tikai, vai es gribu to cilvēku klausīties, vai es negribu klausīties. Var nākt pie manis, var uzrakstīt man, un tad, vai arī pajautāt vienalga kādam pazīstamam, ko tu man ieteiktu. Es varu arī, teiksim, ja īsti negribās darīt to, ko es piedāvāju, man ir ļoti plašs paziņu draugu loks, kuri arī nodarbojās un dalās. Es varu ieteikt, noteikti varu ieteikt, atbilstoši vēlmēm, pie kā aiziet. Un var vienkārši no sākuma, tā, iepazīšanās. Paskatīties, pajust, vai es gribu, vai es negribu. Un tā. Šis ir tieši tu runāji, par šo visu, un es sevi burtiski tā kā atavs atmiņā tie gadi atpakaļ, kad likās tur kaut kādi dīvainīši savākušies, ko es tur iešu, tagad tur nezinu, meditēt kaut ko. Un tās pirmās reizes, kad tā kā gāju uz tādiem pasākumiem, bija tādas interesantas, bet tad tu saproti, ka tie cilvēki ne tikai ir normāli, viņi ir tik, jau tādi, kurš, protams, bet jau atbrīvoti, jau tādi
pretimnākoši, izpalīdzīgi, smaidīgi, liekas laimīgi, jā, un viss ir forši, jā, un tad tādā kompānijās esot, tu vienkārši nevari justies slikti, un tad saproti, ka viņi nav dīvaini, viņi vienkārši strādā ar sevi un dzīvo labi. Jā, jo redzi, mums ļoti ielikts no sabiedrības tas, ka mums vajag nopietniem jābūt, mums ir noteikts, ko mēs publiski drīkstam paust, izrādīt, parādīt, ko mēs drīkstam runāt, ko nedrīkstam, un tad, tas visiem diezgan spēcīgi, un pašai arī agrāk bija. Interesantākais ir tas, ka tad, kad es vispār nebiju šajā tēmā, bet jau no mazotnes, folkloras ansambļi, man likās, ka viņi visi ir dīvainīši. Tādi riktīgi, bet tai pašā laikā es sēdēju un uz viņiem skatījos. Man arī patika, bet likās, kādi dīvaini, ko viņi var ņemties ar to folkloru. Un līdz es izaugu, man pašai tik ļoti tā folklora patīk tagad. Un vēl arī citi lektori ir bijuši, par kuriem es esmu domājusi, viņi tādi, bet šitas gan ir baigais dīvainis. Un pēc tam, kad es ieklausos un sajūtu viņa enerģiju, ko tad viņš translē, sēžu mutē atplētus un klausos, un cik forši, un kad vēl dabūju iepazīt to cilvēku tuvāk pavisam. Tās ir mūsu iekšējās bailes no pārmaiņām, kas mūs attur un liek tā kā nosodīt vai tā negatīvi novērtēt tos par dīvainīšiem, lai gan iekšienē mēs katrs esam tāds dīvainītis, kurš grib tikt ārā no tā būra. Un tā kā no tā nevajag baidīties, jo noteikti būs vienalga kāds, kurš teiks, ka tu esi dīvainis. Un interesantākais būs tas, ka to tev teiks cilvēks, kurš pats ir baigais dīvainis. Man reāli tā bija, kad man 2 cilvēki saka, un tu tāda dīvainīta, es stāvu un skatos uz to cilvēku, domāju, nē, tu esi dīvainītis. Mēs visi esam dīvainīši. Tur tā lieta, mēs visi esam dīvainīši. Katrs savā veidā, un tas ir tik forši. Bet labāk būt patiesam dīvainītim, un neliekuļot, tad arī vieglāk būs dzīvot. Jā, tur ir tas, tad arī noslēgumā pastāstīšu par to vieglumu, kā es to redzu, ko nozīmē viegla dzīve. Tas, kā es ikdienā esmu iemācījusies priecāties par to, ka man ir forša zeme, kuru ravēt, viegla. Ka man ir tas, kas man pieder, ka man ir pagalmā sena liepa, blakus senam ozolam, un tad vēl tur ir sena kļava. Un man ir pagalmā būtībā visi koki, kurus es gribēju, lai manā sētā ir. Es priecājos par cilvēkiem, kādi ir ap mani. Un visas šīs lietas padara mani laimīgu. Bet, ja man viņu nebūtu, es nebūtu nelaimīga. Es arī būtu laimīga vienalga citos apstākļos. Es mācos, es tīkoju pēc tādas dzīves, kur apstākļi neietekmē manu laimes sajūtu, jo laime tā ir izvēle. Tāpat kā ciešanas ir izvēle. Tu vari izvēlēties, vai tu gribi ciest, vai tu gribi būt laimīgs. Un, protams, tas nenozīmē, ka manā dzīvē nav pārbaudījumi un viss ir kā pa sviestu, bet tā kā viena mana draudzene man šorīt ziņā teica, jā, tā ir, bet ejam šitam cauri. Tā kā es to varu, jā, šis ir jāizdzīvo, šī ir pieredze, bet tāpēc nevajag skumt vai raudāt par to, vai tur ciest gadiem, vai nezinu cik ilgi. Kas notiek, izejam un palaižam vaļā. Baudam jaunu dienu, censties dzīvot katru dienu tā kā, ne jau ka gluži pēdējā, bet, teiksim tā, izdzīvot katru dienu, kas ir dota. Vai neatlikt neko, jo bieži vien daudz atliek. Labi, es saņemšos nākamā mēnesi, tad sākšu mainīt savu dzīvi vai nākamgad, un nekad tas nepienāk. Ja tu domā par pārmaiņām, sāc šī brīdī.
šobrīd un izdomā, ko es varu izdarīt jau šobrīd, lai kaut ko mainītu. Un varbūt tu jūti, ka nespēsi vienatnē, piesakies pie manis uz kursu. Man rudenī sāksies iekšējo pārmaiņu kurs atkal. Nesen, bet svētdien beidzās pirmais kursiņš un fantastiski rezultāti, kā meitenes mainījās. Tas vienkārši ir, kā viņām dzīve ir mainījusies. Viņas arī kļuvušas par vieglas dzīves tīkotājā. Nē, viņas izdzīvotājas. Jā, šis ir forši, šī tāda varētu arī mēs tā kā nobeigt, tā kā dzīvot viegli, jā. Pareizi teica, nepārprast ar tādu slinkošanu un nekā nedarīšanu, bet tādā vieglumā dzīvot. Jā. Tā kā neiespringt. Tieši tā. Vai ne? Un paldies tev, ja bija patīkami parunāt ar tevi. Tad jau tiksimies nākamajās reizēs. Jā, paldies tev, Armīna, arī. Un paldies jums, klausītāji, skatītāji.